Labdien, cienījamie ādažu televīzijas skatītāji! Šodien mēs esam uz Prāņa ādaždies. Tūlīt sāk savu neparasto ceļojumu. Kāpēc neparasto? To mēs šodien jautāsim kapteiņa kungam. Labdien! Šoreiz mēs pārvedīsim kuģi pa mācību iestādi. Viss būs viena gara mācību stunda. Tuvāk informāciju jūs varat iegūt pie mūsu angļu valodas speciālistiem. Paldies! Jautāšu jums, kundze. Sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu uzdevums šī ceļojuma laikā? Mans uzdevums ir pie visiem priekšmetiem, visām lietām piestiprināt zīmītes ar nosaukumiem angļu valodā. Man jānodrošina mācību video filmas demonstrēšana mūsu jaunajā 3D zālē. Kāda būs jūsu misija? Mana misija būs apkalpot klientus restorānos un bistrā. Šajās iestādēs praksē tiks pielietotas iegūtās zināšanas, jo apkalpošana notiks tikai angļu valodā. Sakiet, lūdzu, Šteinberga kungs, ko jūs darīsiet? Es vadīšu ekskursiju pa kuģi. Mēs noteikti apmeklēsim kapteiņa kaīti un komandu. Visa ekskursija, protams, notiks angļu valodā. O, es redzu, ka ir labais darbinieks. Jā, es arī te esmu. Es rūpēšos par to, lai katram būtu savs privāts skolotājs. Domāju, ka pasažieriem būs laba iespēja atzīt angļu valodu. Šī ir reportāža no ādažnieka speciāli televīzijai Divie žēlme.